Nu, labs rītiņš, dāmas un kungi. Var sakot, atbrauc pie klienta, tūlīt, zin kā kāps ārā, krāmēsies ārā. Hujakš, bļaļ, zin kā tas kraid viens kaukāzietis pa sēdz, zin kā tāds melsa balds, zin kā, tā baigi lupi arī virsū, ķipa, ko tu te manā teritorijā ņuhā tagad. Karoči, rekuši man te stāv blakus, es durvus es attaisījis. Rekuši ir, jā. Viņš tagad neizpratnē, es arī neizpratnē. Es domāju, bļaļ, uztaisīs vienu eksperimentu, karoči. Te bija tā rubrika par tiem nošautajiem modra sunīšiem 3. Pilnīgi svešs suns, jā, es viņu nezinu, es teicu pirmo reizi. Es domāju, tīri eksperimentu pēc, jā, man pistoli līdzi pielādēt, ja kas te šaus nost. Kāpsim ārā un skatīsimies reakciju. Jā, viņš jau tagad kaujas gatavībā, ir es arī kaujas gatavībā. Tā, mēs izkāpuši. Aha, pienāca klāt, jā, it kā nedara neko, bet. Karoči, labi, pastaigās pa teritoriju, ko te viņš darīs mums. Arī neko nedara, jā. Jā, dresēts, bitvaišu maķi, bļaļ, esi šokā, viņš ir dresēts, jā. Tu dirst, jā, jau tūlīt, jā, paskati, dāmas un kungi, jā. Šeit jums ir burtiski, jā, ideāls piemērs tam, kad, pirms mēs šaujam sunīšu nost, jā, parunājam ar viņu, jā, ieraujam 100 grams, ja vajag, jā, zin, ka sadraudzējamies. Un pēc tam, jā, secinam, jā, vajag viņu šaut nost vai nevajag. Šī gadījumā, jā, es viņu nešaus nost, jā, es viņu, viņš tak mums ir zelta gabalī, šī bio maķi, bļaļ. Jā, kur tu vari nošaut tādu, jā, pilnīgi svešs suns man, jā, es viņu pirmo reizi redzu, jā.